Latvijas Valsts mežģinātnes institūtā Silava, Salaspilī. Šobrīd notiek mežģinātnes pēcpusdiena. Tas ir pasākums, kas noris zinātnieku nakts ietvaros. Šis pasākums jau kļūst par tradīciju. Manuprāt, šī jau 7. vai pat 8. reize, kad tas notiek septembra pēdējā piekdienā ar Salaspils novada domas atbalstu. Salaspilieši zina, ka šī tāda brīnišķīga tradīcija, kad var atnākt pie mums, parunāties ar zinātniekiem, uzzināt jaunus pētījumus, ko esam atklājuši, ko esam izdarījuši, padiskutēt ar zinātniekiem. Laipni aicināts arī viens, neatkarīgi mazs vai liels, vecs vai jauns. Apmeklētība noteikti aug. Pirmkārt jau gadu no gada pie mums ierodās atkal un atkal vien tie paši apmeklētāji, bet tiem pulcēs klāt atkal jauni, kuri uzzina par mums, vai nu no šiem apmeklētājiem, kas iepriekš jau ir bijuši, vai nejaušā kārtā no kaut kādām reklāmām. Katrā ziņā vismaz šobrīd izskatās, ka apmeklētais skaits būs, ja ne gluži dubultojies, tad krietni lielāks nekā iepriekšējos gadus, par ko mēs, protams, priecājamies. Šogad jaunums mums bija programmā, bija paneļdiskusija no rīta, uz kur mēs aicinājām Salaspils pirmās vidusskolas vidusskolēnus. Reiz bija pa lielo apmeklētību, šogad bija 90 vidusskolēni, kur aktīvi un atraktīvi piedalījās paneļdiskusijā par dažādām meža tēmām. Šogad arī kā jaunums ir arī citas pārējās aktivitātes. Pirmkārt jau tas, ka ir iespēja apmeklētājiem ielūkoties mūsu klimata mājā. Parasti līdz šim mēs organizējām vienkārši ekskursijas, tad šogad tur notiek izziņas pieturas, kurā zinātnieki stāsta un rāda par saviem jaunākajiem pētījumiem. Mēs esam pēc kvadrātmetriem salīdzinoši laikam otra lielākā mūsu laboratorija. Pirmā mums ir mežs. Un šeit ir tāda siltumnīca, kura ir sadalīta 7 kamerās. Un katrā mums ir pilnīgi neatkarīga dzīve, kur mēs varam nodrošināt priekš augiem gan optimālus augšanas apstākļus, gan arī nedaudz radīt stresa situācijas, lai pārbaudītu, kā tad augi adaptējās konkrētiem apstākļiem, ko mēs viņiem esam radījuši. Un tādā veidā mēs varam atlasīt tos labākos genotipus, kas būtu piemēroti mūsu mežaudzēm un arī nākotnē. Šodien apmeklētājiem mēs rādām ļoti daudz ko, sākot ar DNS, to, kas tās visas spirālītes, kas tiem kociņiem ir iekšā, un beidzot ar stādu audzēšanu, lidošanu ar droniem, gāzu mērīšanu, kukaiņiem. Cenšamies nosekt visu šo meža apsaimniekošanas spektru, sākot no sēklas un beidzot jau ar gatavu stādu. Nacionālajā botāniskā dārzā, Salaspilī, zinātnieku nakts mums pagāja patīkamās noskaņās. Mēs izmēģinājām kaut ko jaunu. Šogad mēs pirmo reizi izgaismojām dendrāriju. 21 koks mirdzēja prožektoru gaismās un stāstīja apmeklētājiem savu stāstu. Pie katra koka bija pieejams QR kods. Šo kodu var noskanēt ar telefonu, atverās audio fails un koks iepazīstina ar sevi, no kurienes viņš ir nācis, par savām īpašībām, kur viņi var izmantot, ar ko viņš atšķirās. Un visi šie QR kodi ir aizvien pieejami botāniskajā dārzā. Visu atlikušo sezonu viņi būs pieejami un noklausāmi.